uzreiz izdzēs. Man ir tikai daži guilty pleasure. Varētu pat tagad izslēgt to podcastu, es faktiski varu izslēgt. Tu jau nemīli naudu. Ļoti retais to spēkņi. Es vienkārši neteikšu, ko es esmu panalizējis. Padomājies, ka tā kā sākas teātra sezona, tad man tiešām jānoliek ķeli un jāiet malā un jums jāiet būs uz teātru. Es pat esmu aprunāta slikti un labi. Tas ļoti daudz, ja tev ir 2-3 bērni, tas ir nenormāli daudzāk. Tev vienkārši jāpasaka, ko tu gribi. Podcastu Kā es piedāvā Big Bang. Noslēdzošā Kā es epizode. Jā, 2. sezona, 10. sērija klāt. Mani sauc Kristīna Stakana, tāpat kā 1. sezonā, tāpat kā 2. sezonā. Mani sauc Kristīna Stakana, un šis ir podcasts Kā es, podcasts normāliem cilvēkiem, ko arī 2. sezonā, paldies jums, piedāvāja Big Bang. Bet tā kā sezona beidzas, un tik daudz no jums tomēr man raksta, Kristīna, es tevi noklausījos visas epizodes, šī bija superīga epizode. Ziniet, kā jūs varat man pateikt paldies? Uzsauciet man kafiju, baimie kafiju links šeit pievienots apakšā tieši tā, ja tu noklausies visas epizodes, padomā pats, cik daudz kafiju tev jāuzsauc. Un es arī zinu, ka ar sekotājiem un skatītājiem, klausītājiem ir tāpat kā ar vīriešiem. Tev vienkārši jāpasaka, ko tu gribi un jāpasaka priekšā. Tāpēc es būšu ļoti pateicīga, ja jūs investēsiet arī savu mazo kafijas devu nākamā sezonas tapšanā, kur mēs gaidīsim, tad, kad dzims jauni skorpioni, iespējams tad, kad būs ievēlēta jauna saima, iespējams tad, iespējams tad, jā. Ar ko gan varētu noslēgt šo sezonu? Es par to domāju, es visu nedēļu biju faktiski depresijā, es vispār domāju, nekā man nav, nekas nav, te vispār nav nekā, nekud. Ir tāds nekas, nekur. Tad es vienkārši domāju, ielikšos, ka es biju diva un vienkārši apsēdīšos, un gan jau kaut kas no manis sanāks. Un tad es domāju, jāparunā par Rīgas svētkiem, jo pilnīgi visi tur, es biju Liepājā, ja? Un tāpēc nerunāšu par Rīgas svētkiem. Protams, par ko mēs vēl varētu runāt? Mēs varētu runāt par to, ka tā formula mūs te visus modināja, par to, ka bija tas saules aptumsums, mēs runātu par mīlestību, par draudzību, par attiecībām, par šķiršanos, par seksu, par pilnīgi visu. Starp citu, par šķiršanos mēs nevaram runāt, ja? Es ierakstīju pagājušajā nedēļā tredos, domāju, varbūt kāda ideja uzpeldēs priekš podcastu, rakstīju, kas ir vislabākais un sliktākais veids, kā šķirties? Neviens, tieši zero, neviens nav šķīries nekad Latvijā, un neviens arī neatzinās, kāds ir labākais veids vai sliktākais veids, kā šķirties, tāpēc mēs nekad neuzzināsim, ko jūs domājat. Un es domāju, kā es varētu no jums šķirties, un tāpat kā satikāmies, vienkārši būtu turpat klāt. Būtu tā laime apskatīt Rīgas svētkus un krastu mačus un visu kaut ko, bet visu nevarēja piedzīvot. Un dzīvē vispār ir tā, ka tev visu laiku ir dilemma. Jā, kā Nelī dziesmā dilemma. Tev visu laiku ir jāizvēlās vai nu tas, vai nu šīs. Piemēram, Latvijas vasara nav iedomājama bez Liepājas apciemojuma. Tāpēc es aizdītajā nedēļas nogalē devos uz Liepāju, jo man ir jāapciemo Liepājas. Tāpēc Liepāja būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā. Un viņiem ir tāds sauklis miers, vai ne? Kaut kāda tāda urdoša sajūta, ka tev ir nemieris, tu meklē mieru, un ka tev ir miers, tu meklē nemieru, un tā tālāk. Arī nemieris mani dīda, tāpēc ar šis podcasts ir bijis viss šīs 10 sērijas 2. sezonā. Un liels paldies arī jums, ka esat mani atbalstījuši un iedrošinājuši to turpināt darīt. Bet par Liepāju runājot, ja? Es biju Liepājā, es, protams, paliku Art Hotel Roma. Es tur vienmēr palieku. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tur skaistas glāzes, brīnišķīgi atmosfēra, tur nenormāli garšīgi, tur ir forši, tur lieli numuriņi, viss tur ir labi. Jau Liepāja vispār ir laba visās šķautnēs, izņemot tad, ja tev ir jāiet uz hokeju, kad ārē plus 26 grādi, bet nekas, kas jādara, mēs zinām. Mums ir kāda zinām tāda upurēšanās šajā dzīvē. Bērnu labad jādara, vai ne? Nekas. Un tad es domāju, par ko es varētu runāt šajā pēdējā sērijā. Iedomājieties, visa pēdējā sērija būs par to, ka es domāju, ko man jums pastāstīt pēdējā sērijā. Par to nemieru es jums izstāstīju, un tas nemieris man aizveda, ziniet, kur? Tas nemieris man aizveda tur, ka es uztaisīju tādu mazu sum-up, kā mums ir gājis, ir tādu apkopojumu, kā mums ir gājis. Un tad es paskatīšos dažus datus, jo dati jau nemelo, mēs jau arī zinām to. Jums vislabāk šo sezonu patika vecuma pazīmes. 80,000 noskatījās video par vecuma pazīmēm. Tas nekas, ka, piemēram, YouTube izstāsta, ka 1,500 skatās, 2,000 skatās šo podcastu, vēl daži tūkstoši ir arī Spotify skatījumi. Nē, bet 80,000 interesēja vecuma pazīmes. Draugi, mīļie, super, tas man izdevās. Es par to ļoti arī priecājos. Protams, jums arī patika epizode par mīlestības meklējumiem, par to, ka uz kluso centru nevajag braukt, tur viss jau ir sadalīts, brauciet uz rallycross, nakts rallycross arī būs. Tur arī varēsiet atrast mīlestības, nezinu, vai būs desiņas vai cīsiņas vai sardeles, bet kāpos tur būs, skaņas būs, motorūkoņi būs, viss tur būs. Varbūt arī tava mīlestība tur būs, jums patika tātad par mīlestību.
Ko jūs skatījāties par to dārznieces piedzīvojumiem? To es vispār nesaprotu, bet labi, skatieties, ko jūs gribat. Protams, sporta besis jums patika, daudz identificēs, daudz domāju, tā gan ir muļķi, ko viņi tur runā, viņi neko no sporta nesaprot. Nu, un arī tas ir labi. Normālības barometrs, tas vispār uzspridzināja internetus, jo normālības starp citu, ziniet, ko es nezināju, es taču lieku tos video, piemēram, tur ielieku Instagramā, bet aiziet viņa automātiski arī Facebookā. Ziniet, kas Facebookā pa auditoriju, oh my god, viņi visi tur komentē, visi iesaistās, visi runā. Es pat esmu aprunāta slikti un labi, un tas ir tikai labi, jo es esmu aprunāta, vai ne? Un normālības barometrs, jā, tas tika būvēts uz Latvijas statistikas datiem. Mēs noskaidrojām, vai normāli šķirties, ar kādu transporta līdzekli jāpārvietojas ir Ventspilī, ar kādu Rīgā. Nu, mēs to visu noskaidrojām. Un, protams, jā, par to normālības barometru 50,000 cilvēku noskatījās to. Iedomājieties, 50,000 cilvēku. 49 trešajā vietā skrolētāja tipoloģija. Ej, tu nost, kā jūs skrolēt un kā jūs gribat ielikt sevi kādā skrolētāju atvilknē vai vismaz 3 atvilknēs. Man ļoti patika, ka jums arī tas patika. Nu, jā, es jau nevarēšu arī būt visos pasaules notikumos klāt turpmāk, bet tā kā sākas teātra sezona, tad man tiešām jānoliek ķeli un jāiet malā un jums jāiet būs uz teātru. Tieši visi teātri ir atklājuši šo sezonu, un tiešām cilvēkiem, kas nav aktieri, vairs nav ko meklēt uz skatuves. Ja? Nu, arī uz pašu pasludinātām Spotify un YouTube skatuvēm. Nu, kaut kāds tāds mashups, ja tāds rosolīts jums nedaudz ievadam, nu piedodiet par to, kāpēc atvainojos daru, ko es gribu, ja, bet ziniet, ar ko es gribu sākt, tagad tikai sākšu, ar ko es gribu sākt, es sākšu ar to, ka mums visiem, lai dzīvot labi un laimīgi, vajag naudu. Jeb kā es mācos naudu. Kā es mācos naudu, mēs parunāsim par investīcijām, par galveno dzīves investīciju. Un ziniet, kāda tā ir? Jūs neticēsiet, tas būs tik banāli, ka jāpērk banāni. Investīcija sevi, jā, tā ir lielākā dzīves investīcija, ko jūs varat veikt, un es tiešām gribu noslēgt ar tām investīcijām. Un ne tikai ar to klasisko jautājumu, kur likt naudu, ja, lai tā potenciāli pelnītu vairāk, bet nu, kā tad mēs varam multiplicēt savu pievienoto vērtību vispār cilvēcei, sabiedrībai, dzīvē, kā mēs varam kļūt par labākiem cilvēkiem, pelnīt vairāk naudas un dibināt jaunus kontaktus un atkal pelnīt vairāk naudas un tā tālāk. Tātad pirmais, ko es jums visiem vēlos ieteikt, ja, kā tādu baigā investīciju profesionāli, samaksā sev, jā. Nevis tu no savas naudiņas atliksi tik, cik tev paliks pāri, vai ne? Tik, cik tev paliks pēc visiem maksājumiem, pēc kredīta maksājumiem, kafijām ar draudzenēm, tā tālāk un tā joprojām. Nē. Vienkārši paņem 10-15% uzreiz izdzēs. Nav pārskaitu citu kontu, tev tās naudas nav. Investīcija sevi, tad tu samaksā sev, savām nākotnes iecerēm, vajadzībām, kas nu tev ir prātā. Un nedomā tā, nevis es ielikšu kaut ko, kas tur mēneša beigās paliks pāri, jūs zināt, ka mēneša beigās nekas nepaliks pāri, mēneša beigās paliks pāri emocijas, ja? Emocijas, un tad būs vilšanās sevi atkal, es neko neatliku, tā nedariet, tāpēc, lai nepalikt pāri tikai emocijas, bet arī kaut kāda naudiņa, tad vienkārši uzreiz sākumā samaksājiet paši sev. Es, protams, šeit varētu ieteikt arī kaut kādas retrītes, kaut kādas nometnes, dažādas pieredzes. Protams, ne katra 2,000 eiro vērta pieredze Balī nesīs kaut kādus lielus kontaktus un jaunas zināšanas. Dažreiz tie vienkārši būs izelpoti 2,000 eiro, bet mazums, kas zina, varbūt kāds kontakts, kaut kāds pavērsiens galvā un var noderēt arī kādi forši cilvēki, kas satikt ir kādās tādās pašaziņas nometnēs vai nometnēs, kurās tu gribi vienkārši atrast kaut kādu iekšējo mieru, jo reizēm ar sevi jāpasēž un jāparunā, ja? Vai kaut kādu momentu, lai noķertu jaunu vilni pašam ar sevi. Nu, lūdzu, un ja šī pieredze dos jaunus kontaktus un paplašinās domāšanu, palīdzēs ieraudzīt sevi no citas skatu punktu, nu kāpēc ne? Nu, tā taču brīnišķīgi investīcija. Tātad investējam sevi, numur 1. Pilnīgi bezmaksas padoms, jā, bezmaksas padoms, numur 2. Iztīri savu timeline. No tukšām sarunām, no nevērtīgiem kontaktiem, no vienkārši dzimšanas dienas, vārdienas, kaut kādiem pasākumiem un visiem pasākumiem, koncertiem, kur tev liekas, ka tev ir jābūt, kur tev vienkārši tā kā visi iet, man ar tur jābūt, ne, tev tur nav jābūt. Ja? Iztīri savu timeline ir mans 2. investīciju padoms. Vienkārši tāpat kā savā feedā, Instagramā, izdzēs visus tos cilvēkus, kas tev visu laiku liek pirkt, liek patērēt, visu laiku rāda, ko viņi ir sapirkuši un kas
kas tev uzliek urda, liek justies tādam, nepietiekamam, nepārāk, nezinu, tur daudz sasniegušam un tā tālāk, tā joprojām, un tikai, kas tev jānopērk jauns. Nē, tu pamēģini piesakot tādiem cilvēkiem, kas tev rāda, kā viņi kaut ko sasniedz, kā viņi kaut ko izdarīja, kā viņi mainīja kaut kādu domāšanu. Paklausies arī tādus podkāstus, kas tev tā kā iedvesmo, liek nedaudz iziet ārpus komforta zonas. Ja tajā komforta zonā skatīties somiņas, tas ir jauki, bet ko tu dari savu dzīvi, nepūdē viņu kopā. Ja? Vienkārši iztīri savu timeline, gan no tādiem fiziskiem kontaktiem, kas tev nesniedz gandarījumu, prieku un iedvesmu, gan no tādiem vienkārši arī sociālajiem kontaktiem, kas tev ir sociālajos tīklos, kur vienkārši tā kā iet kaut kāds, piemēram, kam tev sakot tur visādiem interesantiem, es vienkārši neteikšu, kam nesakot, ja? Bet kam tev tur sakot kaut kādiem cilvēkiem, kas vienkārši visu laiku kaut kādu drāmu, kaut kādu bezjēdzīgu kontentu liek. Forši man, piemēram, arī patīk daudz sociālos tīklos pavadīt laiku, bet es tomēr esmu mēģinājis iztīrīt to savu timeline, un man iet labāk, un man ir tikai daži guilty pleasure atstāti, un mums visiem ir guilty pleasure, un tādiem arī ir jābūt. Ja? Trešais. Sadraudzējies ar naudu. Saproti, vispār dzīvē nav iespējama mīlestība, ja? Vai kaut kādas intīmas vai tuvas attiecības. Ja tu, piemēram, visu laiku zem katras bildes rakstu, es tevi ienīstu, nevaru tevi ciest, kur tu šito dabūji. Tas. Vienkārši sadraudzējies ar naudu un beidz ar naudu karot. Ja? Diezgan grūti, piemēram, būs tev tikt pie vairāk naudas, ja tu iekšēji domā, ka nauda sabojā cilvēkus. Bagātajiem taču ir viegli, vai ne? Godīgā ceļā tādu naudu nevar nopelnīt. Ja? Kam viņai tik daudz vajag, ja tev visi šie jautājumi iet skatoties, tā kā tev ar naudu nevar kādas attiecības izveidoties. Tu jau nemīli naudu. Kāpēc, lai viņi tev atbildētu ar pretmīlestību? Nē, tev jāmaina tā domāšana. Es, protams, saprotu, ka tu gribi rakstīt zem katras bildes, kur rakstīts nauda pretīgs, bet diez vai tu vakarā varēsi aizsūtīt ziņu, gribi padraudzēties? Nē, nauda negribēs. Nauda līdzīga. Ja tev gribas veidot ilgtermiņa attiecības, tu nevari sākt ar naidu. Un vispār Latvijā mums ir diezgan tāds spēcīgs folkloras uzslāņojums vārdam nauda un visām tām tēmām, kas saistīts ar naudu, jo par daudz gribēt nav smuki, ja nedrīkst. Bagātība ir aizdomīga un labs cilvēks laikam dzīvo ar mazumiņu un klusē. Nē, tā nav, ja nedomā. Tā vienkārši tā domās, tad nekas labs nebūs. Tātad nauda nav slikta pati par sevi. Nauda ir tikai līdzeklis, tikai enerģija, ja? Tikai līdzeklis. Un starp citu, runājot par naudu, manām attiecībām ar naudu, es pateikšu, ka tā sākās, tā kā super sākās. Tas bija 2000. gads, es iespējams mācījos 5. klasē un bija toreiz populāra tāda grāmata Secret. Ja? Visi lasīja, skatījās filmu, lasīja to grāmatu, visi izlasīja. Es arī uz sienas uzlīmēju $1 zīmīti, pierakstīju klātu ļoti daudz nulles. Ja? Manifestācijas arī strādā. Ja vienkārši tu manifestē labas lietas, lai labas lietas tev notiek piesakies darbā, manifestē, lai to paņem darbā, ej ar foršu enerģiju, ej ar jauniem projektiem, tev noteikti tā naudiņa atnāks. Es neesmu visas tās nullītes piepildījis, ko es tiem dolāram biju toreiz uzrakstījis, bet, kas zina, dažas nullītes klāt tur ir, un tas nav galīgi slikti. Materializējies ir varbūt tas, ka es saprotu, jebkas strādā, ja tev tas palīdz, vai ne? Tu vari iet arī baznīcā likt svecītes, tu vari vienkārši skaitīt tēvreizes un likt lūkšanas un rakstīt visādas tur par naudu lietas. Vienkārši dari kaut ko, bet vienkārši kaut kas sadraudzējies ar to naudu, kā es teicu jau iepriekšējā punktā. Tu visu izdari, ja? Tev jāatver arī internetbanka. Tikai tāds mazs padoms, ja? 4. Iemācies, kur tava nauda dzīvo, ja? Tev jāzina, kur tava nauda dzīvo. Un te sākas tāda mazāk seksīgā daļa. Tas ir budžets, ja tas vārdiņš atcerieties, mēs gājām terminoloģijā cauri budžets, ja, izdevumi, uzkrājumi, investīcijas. Un man šķiet, ka viens no labākajiem veidiem, kā sākt draudzēties ar naudu, tagad jums šis nepatiks, vienkārši liekat pauzi. 1 mēnesi pierakstiet visus savus izdevumus. Vienkārši tā kā noskaidro, cik tu pelni, cik tev ienāk nauda no dažādiem projektiem un kur tu to tērē. Ak, Dievs, cik pretīgs process. 100 reizes sliktāk kā iet pie zobārsta. 100 reizes sliktāk. Vienkārši tas ir tā kā zobu sāpes. Pirmkārt, atcerieties tev visu, kas ir jāpierakst. Otrkārt, tu vienkārši impulsīvi reizē nopērc Lego, jo vienkārši bērnam patīk ugunsdzēsēji. Vai tu vienkārši atkal nopērc kafiju, vai pasaka kafijai jā, vai vēl kaut kam jā. Un tu vienkārši saproti, kā tu lej miskastē tādas naudas summas, kur tu vienkārši varētu būt apzināts, tā kā 3 sekundes, un padomāt, šo vajag, nevajag, ok, varam bez tā iztikt. Man taču mājās ir makaroni, taču var paēst arī makarons. Ja? Nav visu laiku jāutina sev, tur neesi nekāds upurs. Beidz sevi visu laiku lutināt, iemācies, kur tava nauda dzīvo, paskaties, kāds tavs budžets, kur tu vari ko tērēt, cik tev jāatstāj investīcijām, ja? Un atceries, to pirmo punktu tev jāinvestē sākumā sevi. Un, protams, ka tu sapratīsi, kur tu to savu naudu liec visa mēneša garumā, ja tu noteikti atradīsi arī kaut kādu abonementu. Nenormāli svarīgu abonementu. Es tā pieķēru sev, ka Netflixā biju pa gadu noskatījusies varbūt 1 vai 2 filmas un vienkārši, ko es biju samaksājusi, cik tu tur pa gadu sanāk 12 reizes, cik es nemāku to visu izrēķināt. Kaut kas vairāk kā €100 par filmu. Tā kā ko? Tas taču vispār nav vajadzīgs, vai ne? Ja tu gribi kaut ko noabonēt, noskaties to konkrēto seriālu filmu, pēc tam vienkārši atslēdzies no tā. Nevajag sēdēt uz tās ādatas. Tad tu arī sapratīsi, tu ieskatīsies
skatīsies savu savai dzīvē acīs, sapratīs, cik man ir, kas man ir, ko es varu ar to darīt, kur es varu to investēt. Respektīvi, skatieties prātīgi to naudu, lai nav tā, ka tu esi apēdis, izdēris, nobenējis visu naudu, nekā nav un viss ir. Bet atcerieties, kā līdz 30. septembrim jūs varat atvērt Big Bank kontu un par to dāvinās saņemsiet 10 eiro. Saprotiet, beidzot ir banka, kas jums maksā par to, ka jūs pie viņiem atverat kontu, un tam tā arī faktiski būtu jābūt. Tik tālu ar naudiņu mēs esam tikuši galā. Atcerieties, ka jums ir jāuzsauc man kafija, ja jums patīk gan šī rubrika, gan šis podcasts. Es tikai ļoti, ļoti, ļoti priecāšos. Un, protams, neaizmirstiet, ka jums jāraksta arī mazi, mīļi, mazi komentāriņi, jo par komentāriem jūs piedalāties arī balvu izlozē, un no Maiskina saņemsiet 3 dāvanas 50 eiro vērtībā. Tas būs ļoti forša produkcija, un, ļoti forša produkcija, tāpēc mēs tagad turpināsim ar, ziniet, ar ko? Mēs tagad turpināsim ar vienu tādu lietu, kā es svinu sevi. Kā es svinu sevi sadarbībā, protams, ar Maiskinu. Tās ir skaistuma mājaskalns iemīlā 33, un arī jūs saņemsiet dāvaniņas par šī podkāsta komentēšanu tieši no viņiem, tur tādas 50 eiro vērtībā. Un par sevi svinēšanu, ziniet, kā es aizdomājos? Vispār neticēsiet, tas prāta karusels bija pilnīgi kā atžgārns un jocīgs. Es tagad stāstīšu kaut ko ļoti atkal banālu. Tā jau būs otrā reize šajā epizodē. Proti, man liekas, ka sevis un savas jēgas svinēšana var notikt tad, kad tu skaties uz bērniem. Ne? Jo tāds mīlestības strāvojums, kā ir, kad tu skaties sava bērna acīs, tāds vispār nav nekur tā kā pieejams. Tur to nekur nevar dabūt, jo visa pasaule var jukt, brukt un pilnīgi viss, jebkas var ar tevi notikt. Vissliktākais, vislabāk, vienkārši jebkas var ar tevi notikt, bet kad tu paskaties savu bērnu acīs un tu jūti to skaisto mīlestības, to strāviņu, ja? Tā ir tā vieta, kur vienkārši vajag arī meditatīvi ik pa laikam varbūt atgriezties. Un jūs esat un jūs neticēsiet, bet es esmu sieviete un es esmu emocionāla. Un aizdītajā nedēļā manam dēlam palika 3 gadi. Pa kuru laiku? Jā, 3 gadi. Un es dekorēju viņu istabu, protams, iepriekšējā dienā, lai viņam būtu tāds pārsteigums un tā. Un es piedzīvoju atklāsmi. Es nezinu, cik daudz atklāsmes savā dzīvē, tādas apskaidrības momentus piedzīvoju, bet šis bija viens no tādiem spilgtākiem, varbūt tāpēc, ka pēdējais, un tagad jūs domāsiet, viņa nojūgusies, viņa tūlīt sāk sludināt. Jā, tieši tā. Un es piedzīvoju tādu mirkli, kad es sapratu, ka pats svarīgākais un pilnīgi vienīgais, kas man vispār jāiemāca ar savam bērnam, ir beznosacījuma mīlestība. Vienkārši nevis jāiemāca, bet man viņš ir vienkārši jāmīl. Man nekas nav jādara vairāk. Tik atbrīvojoši sajūta. Viss, ko es varu viņam dot šajā pasaulē, ir vienkārši viņu nenormāli mīlēt tā, kā es viņu mīlu, tāpēc, ka pilnīgi neviens šīs pasaules viņu nekad nemīlēs tā, kā es mīlu viņu. Tāpēc, ka tā ir tāda mātes mīlestība, tā ir vecāku mīlestība un tā ir pārpasaulīga mīlestība pāri pilnīgi visam. Jūs saprotiet, nebūs tā, ka, ja jūsu bērns, redziet, dieva zīmes, ja jūsu bērns, piemēram, nesakārtos istabu 458 reizes, jūs vienkārši viņu tā kā sāksiet mīlēt mazāk vai izmetīsiet no mājas, tā nebūs, ne. Ja jūsu vīrs, piemēram, bērnu dzimšanas dienā neatnesīs puķes jau 3., 4., 18. gadu. Un saproti, viņš kaut kā to kompensēs. Jā, vai nu ar cīsiņu mīklā, benzīna tankā, vai nu ar jaunu mašīnu, vai vienalga ar ko vai kādu ceļojumu. Saproti, viņam nāksies kompensēt to. Ja? Un tāda beznosacījuma mīlestība eksistē tikai pret bērnu, vai ne? Vismaz manā pasaulē, manā dzīvē. Es vēl dažus cilvēkus mīlu, saproti, bet es viņus mīlu, bet viņiem arī kaut kā jāuzvedas, ja? Protams, savus vecākus tu vienmēr mīli, savus tuviniekus un ir daži draugi, kurus tu mīli mazliet vairāk par citiem saviem draugiem. Kaut kā tā, ka tu viņam atļauj būt tam, kas viņi ir, vai ne? Man liekas, ka tā mīlestība ir tāda atļaušana otram būt tam, kas viņš ir, un baigi grūti to ir darīt. Tas ir nenormāli grūti, faktiski pret pretējo dzimumu praktiski neiespējami, ja? Ļoti retais to spēj, bet pret bērnu to var. Jā, un kāpēc es par to runāju? Tāpēc, kad ja domā par bērniem, tad visu dzīvi tevi čakarē. Ja? Tevi čakarē sievas, vīri, darba vietas, darbi, projekti, viss, veselība. Neviens tevi uz pasaules tā nevar mīlēt, kā tu mīli savu bērnu un kā mīli tev tavi vecāki. Un to es piedzīvoju pagājušajā nedēļā, tas bija nenormāli skaisti. Un tad es padomāju, zini, par ko? Tagad jūs sapratīsiet, ja? Kā es svinu sevi. Tātad es padomāju par to, kā tad ir svinētas manas dzimšanas dienas. Es domāju, kā svinēt Leo dzimšanas dienu. Padomāju, kā svinētas manas dzimšanas dienas. Tur vienmēr bija visi vecāku draugi, visas mammas draudzenes, ja? Visi vecāku draugi, tur kaimiņi, ārprāts, vienkārši ārprāts. Tur bija viss. Un manā ģimenē tā mēs svinām nenormāli. Mums patīk svinēt, ja mums dzīve ir par svinēšanu. Es tomēr izslēgšu to skaņu.
Mums dzīve vispār ir par svinēšanu. Mums patīk svinēt, nosvinēties, tā, ka zāle neaug. Un es vienmēr domāju, kāpēc tie vecāki vienmēr aicina tos savus draugus? Ja, piemēram, lai mani draugi no bērndārza vai no skolas atnāktu uz manu dzimšanas dienu, tur vienmēr bija kaut kāds kastings, jāiziet cauri kaut kādam normālam prāta mežģim. Tur 5 var atļaut, 8 atļaut, 3 atļaut. Nevarēja visu klasi, nevarēja pilnīgi visu uzaicināt. Un es visu dzīvi jūtos bišķīt apvainojos par to, kāpēc viņi vienmēr tā aizstās manas dzimšanas dienas, bet tā kā visi viņu draugi tur ierodas. Un tad, ja tiem draugiem ir kaut kādi bērni, tad man paveicis, man ir ko spēlēties, ja viņiem nav draugu, tad, ja nav draugiem bērni, tad viņi vienkārši pasēž un patusē kopā. Un tad es sapratu, kāpēc tas tā ir. Ziniet, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mamām vajag to cilti aizmugurē. Mamām vajag tos dzīves biedrus, mamām vajag tās draudzenes, mamām vajag tās vecmāmiņas, tās auklītes, tās krusmātes. Mamām vajag visu to cilti, lai palīdzētu izaudzināt to bērnu. Jo mammas ļoti daudz ziedo, bet ne jau tāpēc, ka ziedo, tāpēc, ka ziedošanās pēc, ne tā ir brīva izvēle. Lielākoties tā ir brīva izvēle, ka tu to bērniņu laidā pasaulē un neviens tev nav parādā, un tu nevienam arī neesi parādā, bet tu iznēsāji, tu piedzemdēji, ja? Tu pastūmi sevi malā big time, tur karjera cieta, necieta, tev bija baigais čakars, bet tu to darīji pēc brīvas gribas, vai ne? Ja tā nebija, nevienam par to nav jāmaksā. Tāpēc tu vari aicināt visu, ko tu gribi uz bērna dzimšanas dienām. Tu vari aicināt pilnīgi visus, vienmēr visus uz pasaules. Uz savu bērnu dzimšanas dienām. Visas labākās draudzenes, visu var aicināt. Bet es šogad izdomāju tā. Es 1. gadā, 2. gadā, es arī esmu tas Instagram upurs. Man likās, es esmu laba māma, ja viņam ir tādi baloni, ja viņam ir tāda kūka, ja viņam ir tas, ja viņam ir šis, un visi sēž tur pie tā lielā galda. Un domāju, ko tas bērns grib? Ja domājieties, es aizdomājos par to, ko tas bērns varētu gribēt. Viņam 3 gadi, ko es gribēju kā bērns savā dzimšanas dienā, un es atcerējos to fundamentālo sajūtu, ko es gribēju savā dzimšanas dienā. Es gribēju nedalītu uzmanību man, tikai man, ka visi par mani, nevis par rosolu, nevis par kūkām, nevis par bildēm, nevis par 17 draugiem, nevis par stresu, nevis ka šķīvi, nevis ka dakšas, nevis ka visiem ir par ko runāt, ir kur sēdēt, nav krēsls. Ka tas viss ir par mani. Es vienmēr gribēju, ka tas ir par mani, un es vienkārši izdarīju tā, ka es to iedevu Leo. Mēs aizbraucām uz AB parku, tas ir kaut kur LRT, nekurienē. AB parks, brīnišķīgs parks, kur var ar dažādiem karuselīšiem izbraukt, un tā tālāk tā joprojām. Leo visu laiku bija par mazu, bet tagad mēs esam sasnieguši kaut kādu metriņu zināmo, un tā kā man ir metriņš, tad mēs varam kaut kur piedalīties, doties kaut kādiem karuseļiem. Tāpēc mēs devāmies uz AB parku, tie, kas gribēja, varēja braukt līdzi, varēja nebraukt līdzi, un tā. Protams, cits topiks, un pilnīgi cits topiks, un iespējams tikai tāpēc būs nākamā sezona, man par šo ir jāparunā vēlreiz kaut kad, ja tā fundamentāli. Ja ieeja maksā 30 eiro, tas ir ļoti daudz. Ja? Man liekas, ļoti daudz, ja tu ej vairāk cilvēku, tas ir ļoti daudz. Vienkārši ļoti daudz, ja tev ir 2-3 bērni, tas ir nenormāli daudz ārprāts. Un vienkārši, bet saprotu, kāpēc pieaugušiem jāmaksā, es nesaprotu. Tur neviena atrakcija nav domāta. Man reāli tās atrakcijas, kurās es varu tikt iekšā, vienkārši es tur varētu vienkārši nomirt. Reāli ar sirdi aiziet, tur es nekāptu iekšā. Labi, protams, tie bērni, visi, tie vecāki iet, protams, līdzi visi saviem bērniem, un cik liels ir bērnu prieks, cik nenormāli. Ārprāts, kā var priecāties par bērnu prieku, ka viņam ir prieks pirmo reizi braukt ar vienu karuseli, ar vienu atrakciju un redz, ka viņš no viena baidās, no otra nebaidās. Man bija brīnišķīga diena, ko es gribēju teikt. Es esmu malacis, ka es padomāju, ko bērns grib. Tas arī tas, ko es gribēju pateikt. Jo neko es respektīvi šajā dzīvē vispār neesmu iemācījusies. Es varu mācīties tikai būt par labāku mammu, labāku cilvēku. Kā es varētu šo rubriku novest līdz galam? Es neizdomāju, ko es gribēšu pateikt līdz galam. Es vienkārši gribēju padalīties par to, ka vienkārši jābeidz akli sekot visam. Tu saproti, tava dzimšanas diena nav labāka, tas pasākums nav labāks. Tev bijuši 744 animatori, tā kūka perfektā, jo arī man bija veselas 2 kūkas par nenormāli dārgu naudu, šausmīgi smukas. Paskatieties, cik šausmīgi smukas. Nenormāli skaistas kūkas, šausmīgi dārgi. Protams, arī garšīgi, bet ko bērns apēda? Vienu makaronu. Zinu, kas viņu iepriecināja. Kaut kāds sūdiņi, pilnīgākie. Un tas laiks kopā viņu iepriecināja visvairāk. Protams, arī dāvanas, viņam kā manam dēlam, protams, arī dāvanas ir šausmīgi svarīgas, un tās bija lieliskas un lielas. Un tam tā ir jābūt vienkārši lielas, tādā lieluma izmērā. Ja? Un tam tā noteikti ir jābūt, bet laiks kopā tas ir pats dārgākais, ko mēs varam sniegt viens otram. Varbūt tā tu vari svinēt sevi, esot kopā ar sev vismīļākajiem, vistuvākajiem un atgriežot to tādu kaut kādu apzinātību tajā idejā par to, par ko tad ir tā tava dzīve. Tā tava sadzīve ar taviem mīļajiem, ar taviem bērniem, ar taviem tuviniekiem. Ārpats esmu tik patasaina, ka es varētu pat tagad izslēgt to podcastu, ja es varētu. Es faktiski varu izslēgt. Labi, es mēģināšu glābt beigas. Labi, lai viss nebūtu tik liriski, nenormāli liriski, tad sinonīma vārnīca sadarbībā ar akvili. Starp citu, akvili ir jauna tāda garšīga ūdeņa, un es tiešām viņas tā kā aptrakusi dzeru. Te ir starp citu ar laktobacillus baktērijām un ar magniju, rozā ūdens. Man zaļais tagad šonedēļ man zaļais topā.
Man reāli jāatceras padzerties. Un jā, kā es sinonīmu vārdnīcu sadarbībā ar Akvili. Mēs ļoti bieži sakām, ka mūsu valoda nav pietiekami bagāta, ka tur blakus tāda valoda, šāda valoda, šitāda valoda, tāda valoda, un viss ir tik bagāts, latviski nevar nekā izteikties un tā tālāk un tā joprojām. Vienkārši mēs nekad neesam paņēmuši, kas varbūt sinonīmu vārdnīca, varbūt mēs neesam 2 minūtes padomājuši par to, kā izteikties skaidrāk, kā izteikties labāk. Nu, lūk, un es zinu, ka mēs straujiem soļiem ejam uz Saeimas vēlēšanām. Ak, Dievs, ak, mans mūžas ierauga vienu reklāmu pēc otras, man gribas ielīst zemē. Kāpēc jūs to darāt? Kāpēc jūs manas acis un man dzīvi bojājat ar tādām reklāmām? Jūs tiešām nevarat padomāt nedaudz ilgāk, kā es pasēžu pie savu podcastu. Nevarat ilgāk padomāt par to, kā parādīt, prezentēt sevi, kādā plakātā izskatīties, kādu uzvalciņu uzvilkt, kādu sargu ņemt, neņemt. Es vienkārši neteikšu, ko es esmu te panalizējis. Padomājiet, tāpēc, ka tā sanāks tā kā reklāma vai nereklāma vai antireklāma, un es tad politiskiem spēkiem nekādus spēkus nedošu. Savā podkāstā, ja tur neviens nav sēdējis un domājis pārāk ilgi un nav aizrāvies to dažādi statementi, jeb teicienā kārā un tā tālāk, bet atcerieties, 3. oktobrs, tā būs svētdiena. Ja tu neies vēlēt, es nezinu, bet pirms to vēlēt, tev būs jādara dažas lietas, ja? Tev jāatceras, ka jāvēl 100 deputāti, vēlēt ir jāiet, ja? Jo tu neko nevēlēsi, tu neko nedabūsi, un to, ko tu nedabūsi, tad tu varēsi sēdēt un kurnēt un rakstīt tos savus komentārus, kurus starp citu vienkārši vairs arī neviens nekur nelaiž. Jā, un man ļoti žēl par to, ka Latvieši netic nekam, netic savai valodas bagātībai, netic domu spēkam, domāšanas spēkam. Ja? Man te nesen frizētavā, šodien bija frizētavā, man uzdāvināja tāds rozā smadzenītes. Ja? Es tās smadzenītes spaidīju, kamēr man tur matiņas tur kaut ko darīja. Un tur es domāju, kaut vai smadzenītes varētu katram tādas uzdāvināt maziņas, jo es jums saku, to vajadzēs gan sinonīmu vārnītes, gan skaidrs saprašanas, gan skaidrs zināšanas, un jums būs jāiedziļinās. Draugi, mīļie, nav ko dzīvot tā kā tuftā, puftā, kaut kādā fufelī. Nav ko dzīvot tā. Es jums iedošu sinonīmu vārnītes, kas jums noderēs, kad iesiet uz vēlēšanām. Ja? Un es piedāvāšu tagad sinonīmus vārdam meli. Jo latvietim patīk vārds meli, latvietis lieto vārdu meli, un drīz nāk vēlēšanas, mums vajadzīga viena lieta, tātad skaidra apziņa atšķirt klajus melus, tīrus melus, patiesības sagrozīšanu, ūdens liešanu, medus liešanu ausīs no patiesības, no īstenības vai no kādas pietuvinātas realitātes. Tāpēc jūs sarindojat tās partijas paši, ja paņemat vai no Excelīti, vai no baltu lapu, vai rūtiņu lapu, vai kādu skaistu kladīti no manīlas, paņemat un pierakstiet katram, papētiet. Ja? Neesiet akli, neesiet sēkli, ne jau pēc bildītēm, ne pēc tur tiktokiem. Vienkārši, kāpēc politiķi sāk tā kā izlikties, ka viņi kaut kādi tiktokeri un sāk taisīt tādas smieklīgas tur tiktok video, tā kā kas tas tagad ir? Es saprotu, ka Twitter nozaga Trumps, bet vai Latvijas kāds ir tik spēcīgs, lai radīt savu trendu? Es tagad neredzu to, bet varbūt. Tātad, sinonīmi vārdam meli. Kādi tad tie ir, ja? Tātad, klai meli, tīrākie meli, pliki meli. Padomājiet, kāda varētu būt pliki meli? Varbūt kāds izģērbjās, vienkārši sāk melot. Balti meli, ja? Tā kā, gribēju pateikt, kā labāk kaut ko, ja? Meli kā no grāmatas, kaut kas tik izpušķos, tik skaists, tik tāds kreptīgs, ja? Melo acīs skatīdamies. Kad tev tā skatās, tā tiešā kontaktā, tas politiķis, ja, tajā politiskajā reklāmā, un stāsta, kā viņš būs tavs sargs. Ja? Es neredzēju nevienu sargu priekulē, es neredzēju nevienu sargu aizkauklē, es nepamanīju, ka kāda sarga te bija. Labi, es neiešu tur. Labi, bezkaunīgi meli, ja? Bezkaunīgi meli, apzināta maldināšana, ja? Ļoti bieži tāda notiek. Patiesības sagrozīšana, it kā tā kā nekas, bet kaut kas tomēr, ja? Puspatiesība. Iedomājieties, cik daudz sinonīmu vārda meli. Izpušķota patiesība, pasakas stāstīt, ja? Tāds arī sinonīms vārda meli. Pūst pīlītes, liet ūdeni, dirst bumbiņas. Man omīte tā teica bērnībā, ko tu tur dirst bumbiņas? Liet medu ausīs, ja? Tā dažreiz vīrieši sievietēm. Karināt makaronus uz ausīm, ja? Vest aiz deguna, aizmālēt acis, muldēt 9 mēmus, runāt niekus, gvelst muļķības, pļāpāt niekus, izdomāt pekstiņus, stāstīt pekstiņus, sacerēt pasakas. Ļoti daudz politisko partiju. Tās programmas tādas pasakas bišķīt, ja? Bet var arī pieiet tā un vienkārši ielieciet tajā kategorijā sacerēja labi pasaku, ja? Bet padomājiet, kurš sacerēja labu pasaku, kurš nepārāk labu pasaku, ja? Izfantazēt, sagudrot, piedzīvot klāt, izpušķot faktus, taisīt no mušas ziloni, sagrozīt faktus, izvilkt no zila gaisa. Nav nekripatas taisnības, ja? Patiesībai pat blakus nav stāvējis. Vēl tādi 2 vārdi, ar ko gribētu noslēgt šo sinonīmu vārnīcu. Paskatieties, nenormāli daudz, ja, kaut 20 pāri vārdiņus nosauc. Betonēt un, karoči, beidziet dirst.
Ar to arī es noslēgšu savu otro sezonu. Šī ir 10. epizode. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani 1. sezonā, 2. sezonā. Mēs esam pavadījuši brīnišķīgu vasaru kopā. Es zinu, ka bijuši daudz dilemmas, ko klausīties, ko neklausīties. Bet, ja jūs esat klausījušies šo podcastu, es esmu nenormāli priecīga, nenormāli pateicīga. Iespējams, ka mēs tiksimies vēl, kā jau es teicu, ka skorpioni sāks dzimt. Bet tagad es došos atpūsties ar saviem vismīļākajiem, jo šī bija tāda ļoti lieliska epizode. Atā!